Sveiki visiem Kurzemē, sveiki Latvijā. Kā jau tas tradicionāli ir vairākus gadus jau mēs analizējam to gadu. Gads ir pie beigām, kas noticis, kas izdarīts, kas neiespēts, ko varētu labāk. Ko vēl varbūt var iespēt pāris dienās? Ko vēl varbūt ir. Kompānija tradicionāla, atmosfēra sirsnīga. Došu vārdu. Lūdzu, sākam! Sveiki, visiem sveiki. Un cilvēks arī pats galvenais, kā tiem cilvēkiem ir gājis tajā gadā. Es atgādināšu, man sauc Jānis Goldbergs. Nemainīgi. Nemainīgi, jā. Tā kā esmu no novada tā mazliet tālāk prom Rīgā ikdienā un skatos uz šo valsti no skaitļiem, tad aizgājušais gads mums ir bijis daudzās jomās tāds mazliet pesimistisks. Un par to tad noteikti mēs varam arī paskatīties tādā mazliet lokālākā mērogā, nevis tā kā pa visu Latviju, bet kā tas ir tieši šeit Lejas Kurzemē, Grobiņā, Aizpatē, Pālostā. Un pirmais, kas man satrauca visā šajā kontekstā, ka visu gadu garumā ir, kā jau varbūt ir ievērots, runā, mums dzimst tie bērni aizvien mazāk un mazāk, un tad ir 1000 mēnesī, un tad jau ir zem 1000. Kā tad ir Liepājas pusē šeit Grobiņā un varbūt citās pilsētās ir tā mums šī galā problēma, ja nav? Jā, problēma tā droši vien nav, jo mēs jau ceram, kā mēs tikko runājam, ka cilvēki aktīvā vecumā droši vien, kad arī aktīvi dodās pasaulē. Tad tie bērni līdz ar viņiem, dzimuši, nedzimuši un kad arī mums ir tā cerība, ka viņi brauks apakaļ. Tad gan mums ies, jo viņi būs iemācījušies daudz ko, varēs ar citiem pastāstīt. Jā, bet es to dzimstību tik un tā, tie ir tie, kas ir sadzimuši, un iespējams, kas dzimst varbūt mūsu bērni ārvalstīs. Bet tā kā es esmu mamma pavisam jaundzimušam bērniņam, tad varu teikt to, ka jā, tā ir, maigi sakot, neliela problēma. Dzimstība valstī ir krasi samazinājusies, un to arī saka dzemdību nodaļu ārsti, speciālisti, vecmātes. Jā, tā problēma ir. Un, nezinu, kā ar to cīnīties, bet tur nav ko cīnīties. Tur vajag domāt, kā uzlabot to vidi, jo, ja ir apkārt kara darbība, ja ekonomiskā situācija ir tāda, kāda viņa ir, ja mēs skolas taisam ciet visur lauku apkārtnēs, tā situācija ir tāda, ka, pieņemsim, komentāros arī ir bijuši raksti par zemo dzimstības līmeni. Un tad cilvēki saka, ko jūs gribat, tas nav, un finansiāli mēs nevaram atļauties, tur vēl kaut ko. Protams, jau nekad nevarēs atļauties. Tā kā man tagad viss ir, un es tagad esmu gatavs. Ja? Tas tāpatās tiem procesiem, jā, vai ne, mēs zinām abi divi labi, ka tiem jānotiek tā paralēli visam. Cik tagad jaundzimušajiem ir tā māmiņa alga, mēnesī, pasaki, atklāti teikt. Atklāti, viņi ir līdzīgā apjomā kā mammas alga pirms tam. Kā alga ir bijusi, ja? Bet, ja tu nestrādātu, tad māmiņa alga būtu tad ļoti māmiņa maziņa. algas īsti, es to nemācēšu tā pateikt, jo visu Tā ir dekrēta naudiņa, Jā, ir dekrēta nauda, kas ir pirmsdzemdību, pēcdzemdību pabalsts. Tur pie tam vēl no pašvaldības nāk ļoti pretim. Dienvidu Kurzeme ir viena no foršākajām pašvaldībām. Paldies, jā, bet tā ir. Paldies, kas novalst. Bet tā ir, jo mēs pēc tam salīdzinājām, kur tad ir visizdevīgāk dzemdēt. Visiem jābūt tad tas tavs sauciens būs aizgājis. Jā, jo izrādās Liepā ir nedaudz iepakaļ Dienvidu Kurzemē. Ir vēl citi novadi, kas varbūt ir bišķi priekšā. Kas tomēr pārstrumpo, jā. Bet tev jābrauc uz otru Latvijas galu kaut ko. Jā, bet tev tur jābūt deklarētam ilgu laiku, un tu tur nevar tā aizbraukt uz slimnīcu, dzemdēt un atskriet atpakaļ. Tas tā nestrādā. Tā kā ir tie pirms pēcdzemdību pabalsti, kas atkal ir atkarīgi no tā, cik mamma ir strādājusi, nav strādājusi, kāda atalgojuma, kādas sociālās iemaksas veikts ir. Tādā veidā var jau arī tētis ņemt atvaļinājumu, ja tētis labāk pelna, tad arī tētis var ņemt. Jā, tas mūsu valstī laikam ir. Jā.
Bet es jau domāju, ka arī vēl svarīgi ir tas, vai ir bērnu dārs, vai skola, vai ir tā drošība, kas mums laukos ir. Bet par tiem bērniem tagad, dzimst, ja valstī skatāmies, dzimst vairs ne 1200, bet 1000, tas praktiski nozīmē 1/6 daļa, kas nozīmē pēc 2-3 gadiem bērnu dārzos atnāks par 6 daļu mazāk bērnu. Un būs katrs 6. bērnu dārzs, tā rupi runājot, klapējumi ciet tā negadīsies. Bet tā nebūs, Jāni. Es atvainojos, Aivar, ka es pārtraucu, bet tā nebūs, jo mēs aizgājām uz grobiņu pieteikt bērnu dārzā, un kā tev šķiet? Ir rinda. Ir gara rinda, un mēs vēl tā domājam, pasties, cik forši 36. vai kādi mēs tur esam, neatceros, kaut kas bija 3. Un es tā naivi jautāju viņiem, un cik tad ir grupiņas, un cik tad jūs vienā gadā pieņemat? Un tad man pateica tā, ka jūs esat uz mata robežas. Bet priekšā jums iet visi šie te karavīru bērni, kas ir aizsardzības militāristu bērni, tas ir loģiski, jā. Tad vēl bija pāris kādi, kuriem ir prioritārā kārtā, māsas brāļi, kas arī ir loģiski. Un tad mēs sapratām to, ka būs gaidīt. Bet jums jau jāsaka, novadniekiem tik ļoti paveicies, Dubeņos ir vēl sirsnīgāk dārziņš. Pat ceļam uz arī ir, un kapsēde ir. Kapsēde bišķi tālāk, bet Dubeņos arī var jāpieteikt. Vēl viena lieta par šito te, visi jaunie jau, vai vecāki, un tie bērni gadās, viņi jau visi meklē, kur dzīvot. Es šobrīd, starp citu, meklēju lielāku platību, var godīgi atzīties. Un kā ir, novads plašs teritorijas daudz, un cik ir jaunās mājas uzceltas? Jā, mīļie, tās jaunās mājas nav, bet mums ir tik liela laime, kad ir ļoti daudz vecās, un es gribētu iedrošināt. Kad mēs esam pieraduši, mēs braucam pie darba grobiņu, braucam ar autobusu, no Durbas Priekulas aizpots, braucam ar mašīnu, ja mēs pieliekam vēl pāris kilometru klāt un varētu iekārtoties tajos dzīvokļos, kas ir šim brīžam tukši, jā, tad tā būtu liela iespēja. Bet tad vajag to mašīnu, Jā, labi, jāsāk punktierēt. Piemēram, kalētos vai grāmatā. Nekas jau tā kā ir brīvi dzīvokļi, ja kāds ārzemēm, piemēram, atgriežas daudz bērnu, mamma un var paņemt lielāku nekā vidēji valstī. Jūs trāpījāt, es tagad būšu spies iejaukties, jūs trāpījāt manā mīļajā tematā, tautiešu piesaistīšanā, reemigrācijā. Vai novadam ir kaut kāda programma, vai tas nav nobriedis tas brīdis, tā kā tu teici, Aivar, aicināt tos cilvēkus mājās, uztaisīt kaut kādu konkrētu piedāvājumu. Protams, ne tik ļoti lielai neatbižojas tie, kas uz vietas dabīgi, samērīgi, vai nav laiks tādai programmai, kā tev liekas? Jā, tā programmai, es domāju, ka sen bija laiks, un tev paldies par ierosinājumu. Bet tad, kad mēs nonākam reāli dzīvē, konkursu noteikumos, tu vari iestrādāt, kad repatriantiem priekšrocības. Līdz šim tā nav, bet es esmu par to aizdomājies. Es domāju, ka nav nekas tik radošs, kā saistītie noteikumi, joks mazliet, un grāmatvedība, divas lietas, Mēs pasmējamies par to. Es domāju, ka tur vajag galvenais tādu veselīgu vēlmu darīt, vajag deputātiem pārliecību par to. Es domāju, ka var nonākt pie mērķa. Manuprāt, tas būtu viens no uzdevumiem, jo es skatos, kā Cēžu pašvaldība to dara, un viņiem pat ir, tas jau ir gan vecas ziņas, tagad nav moments, viņi man, kā viņi teica, tur tāds humors, kad atbrauc puiši, atbrauc meitenes. Ko meitene darīs? Taisīs veikalu kaut kādu, skaistumu kopšu. Ko darīs puisis autoservis? Viņš saka, mums ir ziepes, mums tie veikali ir 4 un autoservis arī 4. Uz robežas. Jā. Bet viņš tā ir laba ziņa, vai ne? Tā kā tas variants būtu. Cilvēki iekrājuši naudu, dabūjuši pieredzi kaut kādu, un tieši ir man uzņēmēja darbība. Šito vajadzētu divreiz izstāstīt, lai labi atcerās, jo bez tās uzņēmēja darbības jau nekas arī nebūs. Un es vēl priecājos, ja man tuvojas tas vecums, kad būs jādodas pelnītā atpūtā, kad varētu nevis uz pilnu slodzi, bet uz kaut kādu daļu ar to savu pieredzi. Un arī no tām ārzemēm. Tur viņi saņēmuši, normālu pensiju. Un ka nāktu mājās, un ka tad arī varētu to savu plecu pielikt. Noteikti varētu. Tas varētu būt, mēs ieskicējām uzdevumus jaunas varbūt. Un vēl jau, ja mēs esam tikuši, es tik pie runāšana, es jau varētu aicināt. Tagad mums ir ekonomiski aktīva Liepāja cilvēki, ir nākotnes projekti, vīzijas, un būsim atklāti Latgalē. Es ceru, ka mūs redzēs arī Latgalē. Ir tās iespējas te to darbu dabūt, un ja Latgalē kāds saka, ka nav tas darbs, nav jau jāpamēsta Latgali,
uz mūžiem. Mēs jau runājam, kā kristieši pret bēgļu laikiem pienāca. Pārbrauc uz Kurzemi. Šodien te ir tās iespējas. Un Lūks Ekspress no Daugavpils pat taisno. Atbrauc uz Dienvidkurzemi. Jā. Nu, patiesībā tā tas arī ir. Apskatot tās darba iespējas, nesen es piedalījos apmācību kursā, kas ir no Valsts nodarbinātības dienesta. Un tur bija tieši pieminēts, kādas profesijas, cik daudz cilvēku trūks, cik daudz cilvēku pāri paliek uz tām darba vietām. Ja? Un tur tieši arī šīs sievietes laipni aicināja no nodarbinātības dienesta skatīties līdzi, neskriet kā aunam pret sienu vai vārtiem, ja tur nav tās opcijas, pieņemsim, Latgalē, ja redz. Un ir iespēja, ja ir varbūt viens pats cilvēks vai pāris, kur ir vieglāk, mobilāk būt nevis ar bērniem, ja? Un tad kāpēc ne tiešām tā kā jūs sakat, iekāpjat? Jā, laiks, bet tas jau nekad nav uz mūžu. Situācija kā mainās. Jā, un brauc atpakaļ. Un tā tomēr ir tava mīļā Latvija, tās nav ārvalstis, kur te strādā. Jā, kur tu neesi it kā, nekas tā man es atceru, es neesmu bijis. Pagāj, bet ir Ležkurzemē tieši ir darbspēka iztrūkums, tā kā, vajag tos cilvēkus. Jebkurā normālā šodien ražošanas uzņēmumā, es domāju, ka ir brīvas darba vieta. Mēs viens otru piesadzam, bet mēs varētu kāpināt ražošanu, jo tagad mēs te sakām, radījām tik un tik darba vietas, bet reāli tie, kas nosacīts kaut kur jau ir ražošanu turējuši, atkal kāds aiziet, ar tiem labiem solījumiem. Un atkal sāc no jauna, to jau mēs zinām, to zelta likumu, tikko kolektīvā, tur katrs samainās. Tev atkal visi pa jaunu jāiestāst, jāieliktē. Un mums tā patīk gājas ar to lielu apvienošanos. Starp citu, par lielu apvienošanos. Jā, tad tā. Sazīmēja to karti, visi apvienojās. Un pa visu Latviju, es skatījos, ir statistikā pašvaldībā nodarbinātie 19. gadā 120 pār tūkstoši pašvaldībās, visās Latvijas pašvaldībās. Un tagad pagājušu gadu rāda CSP, kad ir pie 130 000. Tas ir pa kaut kādiem 8 000 cilvēku pašvaldībās strādā vairāk, nevis mazāk. Saka, kā tas var būt? Saprast es arī nevaru, kā tu saki. Nevaru saprast. Bet tas nozīmē, ka servisa līmenis droši vien kā palielināt. Bet praktiski tas ir, lai kā mēs negribētu. Valsts prezidentam ir taisnība. Tā birokrātija ir, tas slieksnis ir kāpies. Un katrs, lai sevi pierādītu, viņš rada kādu dokumentus, noteikumu, zaļināšana, Eiropa vēl piemēra. Certificēšana. Un reāli, ja tev ir viens ierēdnis, viņš jau raksta otram atkal vēstuli, un tam ir jāatbild. Un ja viņam uzraksta, tad ir trešam jāraksta, un tad darbvieta ir klāt. Un visiem ir darbiņš. Bet tu viņus speciāli klāt neņem. Bet likumi diktē. Kā mums jau ir atzīties, ka tu kādu laidi vaļā? Piemēram, cienu par domē, kā mēs klasiski, kas ir laukos. Jā. Bija bibliotekārs, tur pirmajā punktā tas... Felčers. Tā ir īsti vērtība, jā. Kārtīgs lauku, es domāju, laukos felčers var aizstāt jebkuru ģimenes ārstu, jo viņš jau zina dzimtās, tā kā, Rucavā Vija vai Bārdā Vidāja. Viņi jau pazīst dzimtām, un no viņas jau vajag tikai to, lai tās elementāras zālītes izrakstītu, un pēc tam aizsūtīt uz vajadzīgo speciālistu. Tā kā es domāju, ka tas mums ir valstīgi glābiņš par to felčeru, ko jūs teicat. Jo nav jau jauno dakteru, nav. Cik tā viņi no rezidentūras vispār te ārā nāk, uz Liepāju un laukiem. Man ir vēl viena problēma. Mēs atkal trāpījām ļoti forši, jūs man pametat pa manām... Par dakteru būšanu? Nē, par dakteriem, pat par to saimnieku savā pagastā. Kādreiz bija pagastvecis, viņš bija visu zīmogu, visu, un viņš bija tas saimnieks. Tagad ir tie pārvaldi. Tagad ir saimniecības pārvaldi. Jā, ļoti forši, bet kā es redzu, tur ir uz 2 pagastiem viens. Vai nav liederīgāk tomēr tam pagastam dot katram to saimnieku un uz to netaupīt, tādu labu saimnieku tiešām atrast. Tas tev zelta vārdu un pārliecība, bet tad tikai viņam būtu jāuzņemās vēl papildu funkcijas, varbūt iztiekot. Tagad es teiktu, ka tikai viens bibliotekārs un tas apkalpošanas klienta centra speciālists, viņi jau tā ir vienā. Ja viņš vēl varētu paņemt kultūras darbu organizātoru, ja varētu, tad jau būtu to cilvēku, jo mēs nevaram uz to
nācijas daļa 60,000 bija, kad mēs dziesmoto revolūciju piedzīvojām. Un tagad ir 33,000. Jā. Un tu vari tikai tādu darba apjomu, servisu radīt, ko tu vari uzturēt. Jā, jo man liekas, ka tā ir būtiska problēma, jo es redzu, tie pārvaldnieki, pazīstot daudz personu, es redzu, viņi skrien no labākās saprašanas, no sirds, Bet kā tu vari būt puspārvaldnieks? Jā, bet tev jāskrien. Vai tu esi, vai tu neesi, tev ir taisnība. Manuprāt, viņam vajadzētu par teritorijas atvainojas tā iezīmēt kā kārtīgam lauvām vai sunim, un tā ir viņa teritorija, un viņš zina, cik tālu to ceļu, tādā veidā, jo, manuprāt, tas ir tur, protams, tas es tikai ieskicēju to problēmu. Es domāju, ka tas būtu risināms jautājums, vai ne? Jā, saimniecības pārzemes, jā. Bet iepriekšā viņi nav zinājuši savas robežas, kādas zināja. Bet te tas stāsts, ka tas viņam tā teritorija tik milzīga. Ja ir saimniecības pārzemes šodien, ja viņš ir tikai interešu vēstnesis attiecīgām, vai komunālai pārvaldē, atvaino, vai kultūras pārvaldē, vai deputātiem, viņš ir vēstnesis, viņš ir iedzīvotāji labāk gribas vēstītāji, jo praktiski instrumenti jau viņam nav. Teorētiski būtu jābūt tā, es teiktu, uz baltu papīru uzrakstu, man tikos to un to divreiz, un pēc tam, kad pasākumu visu to novākt, viņam nevajadzētu neko, bet tā jau dzīvē nav. Ja tu neesi no sākuma līdz beigām no to savu sirdsdeksmi piešefojies, tad tu neesi. Jā, tā kā. Tas man liekas, tāda problēma ir tāda, jo tieši... Jā, un tu esi pašvaldībā strādājis, es tev 100% piekrītu. Es arī, tad, kad tikko dziesmotā revolūcija sākās, tāda entuziasma, 7 bija te, Grobiņā bija 7, citos pagastos noteikti, ka bija vēl mazāk. Bet viņa tādu entuziasmu, es pats gāju uz stabiem šito te elektrību uzņēmu, kur bija skaitītāji, un kapu pārziņa nebija, tie visi bija sabiedriskās kārtā. Šodien nedaudz tas ir mainījies. Bet kā mēs varam to lauku teritoriju tomēr atdzīvināt, jo šobrīd tas, kas notiek, vismaz no manas skatu punkta, tas nav attiecīgi uz Dienvidkurzemi, bet tas vispār visur ir. Tie cilvēki, viņi ir spiesti, tik cik viņi tur ir palikuši laukos, viņi ir spiesti izbraukt no tiem laukiem uz pilsētu. Tām dēļ, ka mums skolas nav, bērndārza nav, darbvietas līdz ar to arī īsti tenīs lauku teritorijās. Tā doma ir no otras puses. Vispirms vajag darbvietas, pēc tam rodās skolas. Jā, bet redzi, Jāni, ir jau arī citas pašvaldības, kurās ir, un tie paši pagastiņi mazie, kurās ir bijuši darba vietas. Viņiem būtu nākuši daudz cilvēku klāt, tā kā darbvietas aizpildīt. Bet ja novads pasaka, jums te skolas vairs nebūs, un bērndārs jums arī nebūs, tad tas darba devējs, viņš paliek tā, ko viņš ņems es tomēr palikšu pie tā viedokļa, ka tajā brīdī, ja tas pagasts vai pašvaldība viņām pievilkst ar infrastruktūru, gāzi, augstsprieguma vadu, es nezinu, kaut ko vēl, kas viņam vajadzīgs un asfaltētu ceļu. Kas to darīs? Aizpatē jau tā notiek. Jā, pašvaldība to tur, kur ir lielākā uzņēmēja koncentrācija, protams, ka tie... Tas ir primārais, viņām iedot visu, lai viņš varētu ražot. Ir jau vēl tik daudz tagad jauno laiku iespējas, ko es aģitēju un saku, mākslīgais intelekts, mēs varam strādāt attālināt, liekam tos instrumentus lietā un dzīvojam, iedomājies, no rīta attaisiet logu, putniņi čīvīna un ar prieku. Mēs aizējam uz blakus sistēmu. Ne visas darbvietas tā var aizpildīt, bet vienalga. Jā, tas ir atkal, es no Rucavas pieredzes, ko mēs kādreiz skatījāmies. Tā ir iespēja noteikti, bet te ir 3 pilāri. Tev jābūt ceļam, tev jābūt elektrībai un tev jābūt internetam. Tad 3 tādi pilāri. Ja mēs tik sāpīgi esam pieskārušies, tad mums ir tikai viens ceļš. Mums ir tikai viens ceļš. Un par to mēs pat nerunājam. Bet droši vien, ka nav jēgas arī runāt. Jā, un par to pašvaldības uzdevumu, kā pildās, kā top tās izglītības iestādes, kā, piemēram, pagājušā gadsimta vai aizpagājušā gadsimta beigās, 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums, kad būvēja pirmās skolas, kad, viens skolotājs mācīja tur 6 klases. Tas jau bija... Viņu algoja. Tie vecāki teica, mūsu bērniem jāmācās rakstīt, lasīt. Viņiem pat nebija valsts skola, viņiem bija privāta padarīšana, un viņi sūtīja tur pirmās 3 klasēs mācīties, lasīt, rakstīt. Tātad pirms tā darba vieta jau radīs to pievienoto vērtību, kas veidos pārējo struktūru, ap kuru sāks veidoties. Protams, to var darīt mākslīgi, tā kā Šveicē dara.
piemēram, Šveicē brauc pa celiņu, skaties, stāv Bosch rūpnīciņas kaut kā. Bija skaidrs, ka viņi tur ražo kaut kādas dažas detaļas, un tās pēc tam veda 300 km tālāk. Bet ir speciāli, viņi saņem tad kaut kādu valsts atlaidu uz nodokļiem par to, ka viņi tur ir, kad tur ir tie 3 inženieri, kas apprecēs 3 skolotājus, kuriem būs, teiksim, tas veidos to apdzīvotās vietas inteliģento kodolu, ap kur tad veidosies kultūras dzīve un vispārējais. To var darīt ļoti bagāts valsts, kuras var tā kā piemaksāt visu laiku par visu kaut ko. Mēs nevaram. Bet mums ir primāri, mums pat nav glūts ceļš, ko aizbraukt līdz tai rūpnīcai. Kas to nav, tas nav, par to nav tagad, ko runāt, jā. Bet te cilvēki. Es domāju, ka ja mēs saprastu lauku vērtību, ne par sen, kad bija Covid laiks, ir tā lauku vērtība. Un tam gurķim, ko mēs izaucinām, vai tomātam savā dārziņā, tam ir pavisam citas meķi. Un ja mēs tiem dērdiem gribam labu, tad mēs varētu dzīvot laukos. Un arī drošā vide, bērnu basām kājām, palaidu pilsētas centrā viņa basām kājām, kur viņš uzkāps. Jā, ceļi dabiski šeit nav pašvaldības problēma, vienkārši ieskicējām, bet te es nezinu, te varbūt, man nav risinājumi, protams, konkrēti, bet es atceros savu laiku, kad runa bija par Rucavu un Duniku, kā tur par to asfaltu cīnījās, Es tā no malas skatoties domāju, ja būtu tajā laikā gan Bārta, gan Rucava, gan arī tāpat Dunika uzskatījusi, ka to vienu ceļu jāasfaltē, nevis gājuši katru uz savu, varbūt, ka viņš būtu, bet varbūt, ka arī tagad pašvaldībām vajag kaut kādā lielākā mērogā, es nezinu, to valdībai to atgādināt, tā ir tā nav. Atgādinām, bet, ja, atceries, dažu gadu atpakaļ drošības jautājums. Valsts policija, praktiski nav laukos. Jā, arī taisnība, jā. Tad kārtības uzturēšana ir visu pašvaldības ziņā, veidojam pašvaldības policiju. Ugunsdzēsēji. Tagad Dievs pasaka, Dunika pagastā tādas nelaimes. Ja tur tas Jānis nebūtu, tad vispār tur neviena nebūtu ārprātā. Es tikai gan jāsaka, šoreiz ir uzslavēt gan iekšlietu ministru, kas mums atdeva lietotās valsts ugunsdzēsēju glābšanas mašīnu, gan arī jāsaka zemkopības ministram, ka viņš pācēja pratu to labo vārdu pateikt tam iekšlietu ministram. Un mums tā drošība pamazām rodās. Mums pie 13 ekipāžām šodien, ja mēs varēsim pielikt, nepieliks 9, pieliks 7, tad jau praktiski nosakt Tālies stūri, Pāvilosta, Kazdanga, kur nav tā bet tie ir brīvprātīgiem. Jā, tie ir brīvprātīgiem. Pašvaldība uztur tos ratus, ja tā drīkst teikt, to braucamo, un tad tādā brīdī, kad ir svilpe un trauksmes zvans, tad viss lēc ārā no gultā. Kurš pirmais trāpa zābakos, tas ir klāt. Jā. Tas ir daudzos pagastos šādi te brīvprātīgie, kas ir vietējie puiši, kuriem rūp savus pagastus. Un slava viņiem. Jā, cits goda drēbēs, cits paspēja pārģērties. Ka mums bija ugunsdzēsēju pasākums. Liktenīgi sagadīšanās bunkas pagastā deg māja, un es skatos, puses pasākumu nav ieradzies. Es prasu ugunsdzēsēju priekšniekam, kur tad ir, kā viņi dzēs. Strādā. Un tad es sapratu, tā varoņa dzimst. Tieši tā. Viņi tur vienkārši ir. Viņam ir pārliecība, viņš neprast, kas par to būs. Viņš neprast par to, kas būs. Un daudz arī tie felši, lauku skolotāji. Ir ļoti daudz profesijas mums laukos, kur iet ar pārliecību. Vai tad mēs tiem pasniegiem tik daudz maksājam, bet viņam tā funkcija ir un tagad tik liels apgabals ar izbraukām. Bet ir. Un tagad mums šodien šajā mājā ienāca pasta nodaļa. Es uzskatu, tik labi, cik vien var labi būt. Jo viņi nāk uz klienta apkalpošanu, nāk uz, teorētiski, bazos pagastos uz biblioteku, un viņi varētu arī nokārtot to savu pastu darīšanu. Tieši tā, viss vienā ēkā. Tieši tā, tas ir ļoti pareizi, ka viss ir vienā ēkā, un tam cilvēkam nav jāskrien pa puspagastu, katru lietu formēt citā vietā. Un tad es esmu sadomājies, tādu brīnumu nav, bet ir tādas, tagad tā kā leduskapis, tāda kaste, tur ar kodu vai ar eiro iemet un varētu dabūt pirmās nepieciešamības preces, tagad, piemēram, ģečos, vai šķēdē. Dzīvo laukos, dzīvo nost. Jā. Dabiski 21. gadsimta tehnoloģijas ir jāizmanto, protams, tas ir skaidrs, tam ir jāiet. Bet es varbūt atkal par to cilvēcisko faktoru. Šajā gadījumā par to teritoriju reformu, kas ir notikusi, jau ir, tu vari izvērtēt, saka, kā ir, jo es runāju cilvēkiem tā, kas grib runāt, viņi saka, viņi jūtās mazliet atstumti, viņi jūtas apdalīti, viņi jūtas, ka grobiņi viņus nomāca. Es to redzu gan kultūras ziņā, arī
gan arī tādā tīri, varbūt pat, tas viss ir objektīvi. Labi, neveiksmīgs salīdzinājums, Gunti, jo Grobiņā nav kultūras, nav jau kādā veidā novākums, tas notiek. Neveiksmīgs, ne tad tā Grobiņa gāja kādam prasīt neko, mēs ar visi 8 vienādi, mēs viens no otra mācamies. Un tā, ka Grobiņā kaut kas ir divās kārtās smērēs sviests, tā ir ilūzija. Tā vienkārši. Nē, tā neviens nesaka. Tikko tu pateici, bet labi jā. Nē, viņi saka tā kā, Nē, bet mēs reāli esam viens no tā cilvēku tālāk. Iedomājies Rīva un Rucavu, tur, kur sākās Latvija. Vaņoda, apriķi un aizvīt tur aiz Vaņoda. Ir tik tālu. Un mēs no sākuma braucām reizi pa 2 gadiem, turējām domas sēdes, ar iedomu, ka mēs tagad tās cilvēku problēmas varēsim atrisināt. Lielā pulkā, tikai stiprinot pārvaldnieks mēs to varam. Varbūt šo te bet ir arī cerība, ka tagad būs tās iedzīvotāju padomas. Un kad aktīvākie ļaudis ar savu budžetu varēs piedalīties tai kopu darīšanā. Iestrādās tas likumā ir, bet kā tas darbosies, to mēs tikai redzēsim uz priekšu. Es gribēju citu lietu vien pajautāt, tā kā šis gads mums pretēji prognozēm un salīdzinājumā ar Lietuvu, kam IKP vēl gāja uz augšu, mums gāja visiem kopīgi uz leju. Ir tādā recesijas zīmē, un laikam bija kokrūpniecība, lauksaimniecība, daudz tā kā tur tās bultiņas uz leju. Un kā tad ir Lēškurzemē, tu pēc kādiem nodokļiem vai kādiem rādītājiem jūti, kā tad ir klājies novada uzņēmējiem? Kā ir, vismaz pēc attieksmes, mēs esam saņēmuši Rūpniecības tirdzniecības kameras gada balvu, un es saprotu, ka mēs esam gatavi līdzēt tam uzņēmējiem, bet tas rezultāts jau tikai būs pēc pusotra gada. Cik mēs lēni saskaitām. Bet noskaņojums ir labāks. Ja mēs tajā pirmajā gadā, atsaucoties, ko Guntis teica, viens un otrs satikās un brīnījās, tā kā tajā pasakā, tad vismaz tagad mēs esam gatavi sadarboties. Un uzņēmējiem es domāju, ka ir gājis labāk, jo mēs skaidri saprotam, ko mēs gribam, un mēs esam tam mulsumam, ka tirgi ir mainījušies, tikuši pāri, kad jāskatās ir tikai rietumu virzienā. Šā vai šitā, kas notiek valstī, viņš arī notiek pie mums. Bet lietuvieši ir aktīvāk. Pēc statistikas katrs otrais uzņēmuma vadītājs Latvijā ir lietuvietis. Tā ir. Diemžēl mēs savu valsts zemi arī iztirgojam lietuviešiem. Lejā viss pierobeža, kur tu brauc. Tur redzi, ka ir Lietuvas numurs un kambarai, vai ne? Un mēs varam paši īrēt uz savā zemē šīs te naktsmītnes pie lietuviešiem. Jā, jūs tādu tēmu. Bet viņš arī cēloņa sakarība. Ja Dienvidkurzemē varētu ļaut pieiet pie mūsu garākās jūras robežas, būvēt savus namus, tad es domāju, ļoti daudziem no tās Rīgas, kā jau Pāvils ir pierādījusi, pārceltot. Un tad jau tā ekonomika būtu ko tu teici. Bet mēs uz to jūru, es nezinu, kā skatīt, mēs elpot nedrīkstam. Pieiet vispār nerunājot, 6 vietas pa visu kurzemi. Un tu mēģini stāstīt cilvēkam, kā skaidrā prātā. Mēs dzīvojam šeit un tagad, kā Pēters kļauj. Mums ir jāizmanto, ko daba devusi tās iespējas. Bet ne, tāda regula, šitāda regula, nezinu kāda regula. Un liekas tā, kad mēs vairs neko nedrīkstam darīt, mēs esam tā sapinušies, nobaidījušies un nedarām. Lietuvietis nopērk zemi un būvē. Viņam vienalga, viņš smuki būvē. Tad jūs trāpiet atkal tēmā, kas komentēt man Rucavas piemēram. Es kādreiz Rucavā ar lietuviešiem, ar leišiem, tā mēs mazliet tā humoru teicu, ko tu jūs gribat? Mums ir lielāka jūras teritorija, kā jums visai valstī. Tā arī bija. Un dabiski, ka viņi tur bija, bet taisnība par to, un es teikšu, ka daudz kur pašiem vietējiem pietrūka uzņēmības un tāda tālredzības, ka viņi savus 10 hektārus dabūtos jūrmalā pārdod leitim pa 20,000 latiem un leitis viņi sadala 10 gabalos un katru pārdod pa 20. Tas ir viennozīmīgi pašu pirkas, bet arī tas, ka tā mūsu birokrātija un lietuviešiem viņi ir apgūši labāk. Tas varbūt pašvaldības. Es domāju, pieeja tur ir savādāk. Mēs neņem vērā. Visu to zinām, to ņemam vērā, bet varbūt, ka tas ir arī pašvaldībai risināms jautājums. Atkal to valdību bikstīt, jo dabiski tas zīmoks ir Rīgā, protams, bet tas pieejūras pašvaldības to nevarētu, vienoties par šo, tā kā mēs runājam par tādu tiešām saviem cilvēkiem dotās iespējas vairāk.
Pretējā gadījumā Lietuvietis izpērk un sabūvē. Varbūt, ka tas nebūtu vēl viens jautājums, ko varētu atkal, bet es vēlreiz, tas nav tikai dienvidkurzems. Es ceru uz ekonomikas ministru Valaini, ja visa būvniecība ir ekonomikas ministrijā. Es šodien bezgalīgi ticu, un es ceru, ka nākošais mēs atgriezīsimies, jo viņš ir savu reālu darbību, to birokrātiju mazliet mazinājis. Bet tā būtu tāda tēma, kas būtu, un tā būvniecība varētu būt līdz kaut kādam slieksnim, tā kā tas ir Polijā, ko es esmu lasījis. Tu savu privātu māju paņem tipa projektu, tu pats cel, tev viņa patīk, un viss. Un ja tu nerādi valstī kaitējumu, tad tev tā māja ir. Tad tā ir tava māja, un tā būs tava problēma, ja tur pēc 25 gadiem tur kaut kas uzpūtīs. Un ja tā māja ir, tad ir. Jā, tad ir tie cilvēki. Gunti, ir vēl otra lieta, ir tā teikt, es esmu gājis ar kājām no Nidas līdz pat Liepājai. Ir ļoti daudz tajā kāpā, pirmajā kāpā var atrast baļļas, var atrast izraktas tranšēs, kur ir pievienotas stāv smuki gaismas objekti. Ir izraktas tādas basketbola spēles laukumiņa aiz pirmās kāpas, kā teiksim, Bernātos, kur ir oficiāli un pat vēl labāk. Tā kā, ja pastaigā var atrast vietas, kur ļoti labi dzīvo cilvēki, tas, protams, varbūt nav tīri ļoti likumīgi darīts, vai arī ir likumīgi tas papīrs kaut kā iegūts labā ceļā. Un tas jau bija, kad es strādāju 2015. 16. gads, tad es esmu gājis tur ar kājām un pastaigājis un redzējis to visu. Tā kā cilvēki jau cenšas dara un dzīvo tik un tā, un bija tās slavenais kursus laika, kādreiz publikācija Māja Huģis, kad beigās nabaga cilvēkam tika vairāk tās slavas nekā pieklātos par to visu. Bet īstenībā ordeni vajadzēja iedot. Jā, jo tas pats ir problēma. Jāvirlos tā peldmājas, ceļam vodā un priecājamies. Un tiešām tajā īsajā periodā, kamēr mums ir tā vasarī, taču vajadzētu ļaut, lai cilvēki darbojās. Jā, bet tas kuģis, tas tiešām, tagad tu pareizi teici, no vienas puses tas ir ģeniāls izdomājums, bet varbūt, ka vajadzētu tiešām tām pašvaldībām nākt to nevajag tos cilvēkus, lai tiek pēc tās jūras arī vidusmēra cilvēks, ne tikai ģēnijs. Ja? Tieši tā, ar radošu pieeju. Kā tad ir ar to iedzīvotāju ienākumu nodokli? Tā pausu galam es dzirdu, kad tā iekasējumība šā un tā iet uz leju, un tomēr nav tik, cik gribētos. Kā jau Liepājas pusē, es esmu dzirdējis Daugavpils Rēzekni, tiešām buksē, ka viņiem ir traki. Mums iekasē mūsu vietā valsts. Jā, bet cik... Interesants arī noteikums no tās valsts. Ja šogad mēs to pārpildu varam, vajag bērndārzam, skolai, ceļam. Tad nākošā gadā, var jau saprast, lai varētu aizņemties vēl, tad mums ir jādzēš aizdevumi, ir tāds novēlējums, lai pēc tam droši vien, ka varētu aizņemties vēl vairāk. Kāds? Labi, kā? Jo valsts un pašvaldību parāds skaitās summāri, un pret IKP rēķinot ir tā robeža, ko Eiropas komisija pieļauj, un tad, ja valsts aizņemās, tad kādam tomēr jāpaliek bišķi mazākam tam parādam, lai kopīgi... Procents ar mums ir palicis mazāk, ja kādreiz 20% pašvaldībām, tad tagad tikai 16%. Tas, ka cipari, mēs jau arī runājam pirms tam, cipari palikuši lielāki, bet mīļie cilvēki, tauta, ko mēs par to varam nopirkt? Jā, ko mēs varam nopirkt par to, jā. Kaut ko optimistīgi. Kaut kam optimistiskam jābūt šajā pasaulē. Kāds ir ieceļs jaunā gadā? Kāds vienmēr ir plāni kaut kādi? Pirmais tas ir, kur man skaitais mērķis tie Dziesmu svētki atkal. Un tas mums izdodās, pa kultu. Jā, tas mums tiešām izdodās. Jā, un tur cits tauts mūs apskauž. Bet katrā ziņā labi būtu, kad mēs pavasarī ar to jaudu, tagad ziemā ne, bet to ceļu sagodātu. Un ja tiešām mēs saprastu, ka tas tad veicinās to lauku attīstību, tad arī būtu. Vēl es gribēju pajautāt. Kur ceļu bruģēs? Jebkuru ceļu. Kuru ceļu? Mums ir vienīgais ceļš uz ārzemēm, tagad uz Skodu. Man Skodas mērķis saka, kad būs? Es saku, nākošais gad būs. Viņš saka, kas tev vēl nav jaunais gads iestājies? Jā. Tā ir tā problēma. Un viss pārējie ceļi. Mēs no savas puses esam nopirkuši 3 autogreiders. Neviens novads valstī, domāju, uzreiz 3 viņas nav nopirkts.
Un vēl ir doma par piekabināmajiem, un mēs mācām tos savus operatorus. Un, ka mēs liksim vaļā, es domāju, ka tas būtu tas pavasara cerīgais. Un, protams, tas skola reforma. Dievs pasarga, to mums ar veselu prātu pārdzīvot. Te tev ir plāns, jā. Te tev ir plāns, gribēji plānu, dabūji plānu. Skola reforma ir veselu sarunas vērt, tas ir skaidrs, jā, Tur mēs noteikti tiksimies. Bet skola tā ir nākotne. Nē, to mēs saprotam. Bet skolas nekas nesanāks, jā. Tā vieta, ja tā vietā nav vairs tā skola, nav vairs tā ambulance, nav vairs tā pasta. Tā tu nerunā. Kaut kas jau būs. Kaut kas vēl paliks. Tur paliek tā kapsēta. Nav būtu tik traki, atceries, kā Krišjāns Kariņš teica. Krāsosim tos ūlus un rādīsim viens otram attālu. Izglītība arī var tādā veidā krāsot un rādīt attālu. Jā, ir viens labs fizikas skolotājs valstī, un viņš attālināti māca. Tas ir labāk nekā šobrīd Kuldīgā, kur nav fizikas skolotājs. Piedodiet, tāda situācija nav pieļaujama, kad ir vidusskola vai pamatskola, kurā nav fizikas skolotājs, un tāpēc nav pieejama fizika. Labi. Vēlējumam jaunam gadam. Kurš sāks pirmais? Jāni. Profesionāls, jā. Es teikšu, lai visiem nākamais gads ir laimīgs un naudīgs. Tad man jāsaka, kad ir veselīgs un bagāts ar tiem bērniem jaunieši, lai laukos ļoti daudz jaunu iedzīvotāju. Lai veselība, mīlestība, saticība un pārticība. Laimīgi jauno gadu! Es aicinu visiem pašam sev uzticēties un uzdrīkstēties. Mēs noteikti varam vairāk. Laimīgi jauno gadu! Laimīgu jauno gadu! Laimīgu jauno gadu!